Vai jūs man lūdzu nepateiktu, pa kuru ceļu es varu no šejienes aiziet? Tas stipri vien atkarīgs no tā, kur tu vēlies nokļūt, teica kaķis. Man vispār vienalga, kur, teica Alise. Tad jau vienalga, pa kuru ceļu iet, piezīmēja kaķis. Lai tikai nokļūtu kaut kur, paskaidroja Alise. Reizēm ir uzreiz tā, kad atveras acis, viss ir skaidrs, mēs ejam, mēs izdarām, mums ir zināmi mērķi, mēs viņus sasniedzam, bet reizēm tas ir pakāpeniski. Un nav viena tā saucamā pareizā ceļa. Lai varētu sāksim ar fantāziju. Kas ir fantāzija? Kaut kas, ko rada iztēle. Ideja par kaut ko tādu, kas ir tālu no parastās realitātes. Pirmais uzdevums – radi savu fantāzijas pasauli. Daži pieturpunkti. Tā ir nereāla. Tā ir iztēles pasaule. Tajā viss ir iespējams. Arī neiespējamais. Iedvesmojies no Nārnijas kronikas, Alises brīnumzemē, Oza pilsētas burvis, Mērija Popins un citiem darbiem. Ar ko fantāzijas pasaule atšķiras no vīzijas kolāžas? Neko daudz, tikai fantāzijas pasaulē tu atļauj sev vaļu un sapņo par nereālām lietām. Citiem vārdiem sakot, tu ļauj vaļu emocijām un neuzliec limitus ar betošanos, jeb tas nav iespējams. Un dažkārt es esmu redzējusi, ka mācot par vīziju un vīzijas kolāžu, liekot uz šīs vīzijas kolāžas attēlus vai idejas, mēs tās saskaņojam ar to, kas ir reāls, bet redzot, ka tas limitē iztēli un cilvēki nespēja atrast, ko īsti likt uz tā vīzijas dēļ vai vīzijas kolāžā, ko iekļaut un ko neiekļaut. Es sapratu un apzinājos, ka tas nav tas, kur sākt. Ir jāsāk fantāzijas pasaulē. Ja, par spīti tam, ka tas ir neiespējams, tas nekas, ka tas nav iespējams. Tieši tā, tajā ir viss, kas tev patīk, kas tev liek justies kaitīgi, kā tu vienmēr esi gribējusi. Jautā savai skaudībai un greizsirdībai, tās izstāstīs patiesību, ko tu nevari izskaidrot, bet tev aizrāvās elpa to redzot vai uzzinot. Izpēta visu par vārdu fantāzija. Es apskatījos Webstera un teikts īpaši nereālu vai neticamu, garīgo, jeb mentālo attēlu radīšanas spēks vai process, reaģējot uz psiholoģiskām vajadzībām. Tur ir aprakstīts šī fantāzijas nozīme, jeb definīcija, bet izpētiet vairāk. Tālāk sākam. Kāds labums no nereālās fantāzijas? Atļauj sev, tu drīksti.